žurnālisti, fotogrāfi, dažādas Latvijas auto pasaulē labi pazīstamas personības un arī autotirgotāji. Visi šie cilvēki šeit bija saicināti, lai piedalītos autotirdzniecības portāla Car.net atklāšanā. Interesants priekšnesums ar sniegbaltu džipu, kas pavisam neilgā laika sprīdī pārvērtās spoža melnā. Pozitīvas uzrunas un sarunas, pasākums tiešām jauks, taču viens jautājums nekāda neizgāja no galvas. Kāpēc Latvijā ir vajadzīgs vēl viens automašīnu tirdzniecības portāls? Te lai atbild projekta vadītājs. Šis te portāls būs interesants visiem lietotājiem ar savu progresīvo domāšanu, ar lietošanas vienkāršību. Ja? Viņš būs interesants pārdevējiem kā darba instruments, darbosies kā CRM, darbosies speciāli izstrādāt ar dīleriem, kopā izstrādāt statistikas sadaļu, ja, kas pagaidām nav nevienam, varēs saņemt gudras un interesants un izmantojams atskaits. Bet svarīgākais, ko mēs gribam panākt, tas ir tomēr cilvēcīgas emocijas. Tātad tas ir komunikācija, tā ir sarunu sadaļa un gribam, lai notiekās informācijas apmaiņa, bet visu šo te lietu personificējot. Lai arī autotirdzniecība loģiski ir primārais šī portāla uzdevums, taču, kā izrādās, tā ir tikai viena daļa no Car.net idejas būtības. Otra daļa pieder komunikācijas idejai. Portāla redkolēģijā ir pieaicināti dažādi auto cilvēku aprindās labi zināmi eksperti, kuri ikvienam Car.net apmeklētājiem ir gatavi atbildēt uz visdažādākā rakstura jautājumiem par tirdzniecību, līzingu, apdrošināšanu, tehniskajām lietām, drošu braukšanu, policiju un likumdošanu, autosportu un tā tālāk. Un mēs mēģināsim tā, lai šīs lietas tiktu risinātas ne tikai pārdošanas līmenī, ja, bet mēs gribam, lai tur cilvēki runātos pērkot ziemas riepas, izvēloties kaut vai logu mazgāšanas šķidrumu. Ja. Mums būs speciālists konkrēti cilvēki, kur atbildēs jums uz jautājumiem. Internetā varēs redzēt mājaslapā sarakstu ar vārdiem, uzvārdiem. Tātad cilvēks, kurš atbildēs par autoķīmiju, cilvēks, kurš atbildēs par drošu braukšanu, ja, varēs sniegt atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kas varētu interesēt jebkuru lietotāju. Cilvēku, kurš varbūt tās pirks mašīnu, kad viņam pienāks 18 gadi. Sieviete, kur baidās iegādāties automašīnu bez kaut kāda konsultanta blakus. Tātad šeit būs iespēja saņemt profesionālu, personīgu viedokli. Ja tomēr ielūkojamies autotirgošanas jomā, tad Car.net aktīvi izceļ iespējas atlasīt lietotas un mazlietotas automašīnas ar garantiju, izietām pārbaudēm un pilnībā zināmu auto vēsturi. Fakts paliek fakts. Mūsu valsts interneta vidē esošie autotirgošanas portāli ar šādu atklātību īpaši nevar izcelties. Gluži tāpat ir ar šo pārējo portālu spējām, vai pareizāk sakot, nespēju piedāvāt personīgas komunikācijas iespējas ar auto ekspertiem. Car.net pašreiz ļoti aktīvi piestrādā pie savas sarunas sadaļas attīstības. Mums projektā ir pieslēdzies klāt cilvēks ar ļoti, man liekas, foršu erudīcijas pakāpi un darba spējām, ar savām idejām. Viens no jums zināmiem cilvēkiem, Jānis Lūsis. Un es ceru, ka sadarbībā ar viņu mēs tuvā nākotnē ik pa brīdim būvēsim kaut ko jaunu. Ja? Jo mēs gribam iet līdzi laikam, iet līdzi tā brīža modes tendencēm, lai darbotos gan interneta vidē, gan arī veicināt to personīgo komunikāciju. Bet viss jau būtu saistībā ar netu. Gluži kā ar Rīgu, arī internetu portāls nekad nav un nebūs gatavs, jo tas pastāvīgi aug un attīstās. Car.net ir tikai savas attīstības sākuma posmā, taču plāni jau uzstādīti ambiciozi, ar mērķi izvērsties visas Baltijas autotirgū. Taču ar to tālāko gaitu idejas arī vēl neapsīkst. Doma ir eksportēties uz austrumiem, bet tas ir atkal tāds liels plāns nākotnē, un tas maksā arī lielu naudu. Bet doma ir eksportēties uz austrumiem, uz vēl nezināmiem vai mazpazīstamiem tirgiem. Ja, lai veicinātu šo sadarbību starp dīleriem, lai veicinātu automašīnu pirkšanu un lai apmainītos ar viedokļiem pa valstīm, nevis tikai Latvijā. Jo Latvija būtībā kā tirgus ir, tur nav ko slēpt, tā ir maza republika, ja, bet gribās kaut ko lielāku. Un ja Vācijā, Eiropā kopumā ir pieejami jau daudzi portāli un dažādi iepazīšanās serveri, tad gribētos, lai šis te autotirdzniecības portāls nākotnē pāraugtu par tādu interesantu sarunu vietni, tirdzniecības vietni priekš visiem cilvēkiem, kas brauc, domā vai vispār kaut ko dara ar un ap auto.